Labrīt! Labrīt visi drosminieki, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka cilvēks, kurš ir nolēmis, var būt kaut kāds pēc, piemēram, ir ok, pēc 5 gadiem, bet viņš būs labi sagatavojies cilvēks un viņš ir drosminieks. Ja viņš, iespējams, ir Latvijas valsts piederīgais, iespējams, viņam ir visi dzīves plāni un sapņi pat saistīti ar kaut kad vēlāk. Mēs jūs gribam ar šo domnīcu, ko mēs katru gadu te organizējam, un dzīve mainās, dzīve tā uzlabojās, ka lietas tiešām mainās, bet ir vērts šo lielo lēmumu pirms jūs pārceļaties uz savu patiesībā laimīgāko zemi, uz Latviju. Jūs noteikti domājat par 100 dažādiem sadzīviskiem, praktiskiem, arī emocionāliem un pat finansiāliem aspektiem. Mēs par visu to gribam šodien runāt, sirsnīgi ar jums. Jūs varat tepat blakus tiešraidei ieraudzīt arī mūsu šīs dienas pilnu programmu, bet tiešām gan par statistiskiem lielumiem, gan par galvā cilvēcīgām pieredzēm. Un sauksim, kā ir lietas īstajos vārdos, arī par klupšanas akmeņiem, uz kuriem citi paklūp, bet jūs varētu iemācīties nepaklupt. Mācīties no citu kļūdām ir inteliģenti. Var cikot inteliģentā sarunā, pavadam šo dienu, saprotam, kā reemigrācija strādā. Šai gadījumā mēs, protams, fokusēsimies uz Rīgu un Pierīgu. Jo, gluži vienkārši Rīgas plānošanas reģions organizē šo pasākumu, un tur ir sava loģika, jo arī Latgalē ir savi cilvēki, kas rūpējas, piemēram, par reemigrāciju atsevišķās pašvaldībās. To visu arī mēs iemācīsimies, bet patiesībā visu, ko mēs runāsim, noderēs jebkuram, kurš vēlas pārliecināties, ka Latvija vēl aizvien ir attīstībā, un, ziniet, foršāk ir piedalīties tajā izaugsmē, nevis stagnējošajos rietumos, piemēram. Labi, tā nav taisnība. Rietumiem viss kārtībā, un katrs no mums ir guvis lielisku dzīves pieredzi, un tieši to ir jānosvin, un tieši to varbūt ir vērts ieguldīt Latvijā, jo tur viss aug labāk un sirsnīgāk. Vismaz tā apgalvo mani pirmie sarunas dalībnieki, valsts un Rīgas plānošanas reģiona reemigrācijas statistika. Bez statistikas nav saprotams, ko mēs vispār saskaitīsim. Es uzreiz iepazīstināšu ar jums visām 3, labi? Pirmkārt, es sākšu ar Daini, jo viņa ikdienā visvairāk par šito domā. Viņa vispār nebeidz par to domāt visa gada garumā. Daina Šulce ir Rīgas reģiona šī reemigrācijas koordinātora, un Daina, tu pati arī esi bijis reemigrants, attiecīgi tu esi visīstākā savā darba vietā pareizi, jo bez šīs pieredzes ārzemēs tu nemaz nevarētu strādāt tādā statusā. Jā, tas ļoti palīdz, es saku visiem labdien. Un, kad Daina saka jums labdien, tad patiesībā tas ir cilvēks, ko visdrīzāk jūs telefona vada galā satiksiet kā pirmo labdienu no Latvijas, ka vajag palīdzību, vai ne? Tev ikdienā zvana cilvēki, un tu esi arī tas īstais, tie pirmie labdienu vārdi, vēl bez mammas, vecmāmiņas, kas varbūt Latvijā dzīvo. Tieši tā, jo patiesībā katru dienu iznāk sarunas un pārunas vismaz ar vienu remigrantu ģimeni vai remigrantu. Es tev savā ziņā apskaužu, jo es domāju, tu tādā veidā ļoti, var teikt, 18. novembris katru dienu, ja? Ka tu kādam Latvijas iedzīvotājiem palīdzi sajust to valsti visīstākajā veidā. Jā, protams, es to uztveru par savu misijas darbu, un to visu var darīt, tāpēc, ka pati esmu izgājusi tam visam cauri un ļoti labi saprotu mūsu cilvēkus. Cik forši. Ines Ozoliņa ir komunikācijas vadītāja Rīgas plānošanas reģionā. Es kādreiz dzīvoju ārzemēs. Ilgāk par mēnesi nevarētu izturēt, vai ne? Latvijā foršāk. Tā ir. Es tev pilnīgi piekrītu, un tu esi to visu vēl pat saskaitījusi. Tūdaļ tev būs iespējams parādīt to statistisko realitāti, bet vēl precīzāk, es teiktu, izsverošāk, un es nezinu, kādā maģiskā veidā viņi tos visus saskaiti, jo es nesen iemācījos, ka tikai katrs 10. patiesībā piezvan Dainai. Daudz jau tiek galā arī paši. Kā tu to dabūni gatavu? Es to prasu Ancei Ceriņai, tu strādā valsts statistikas pārvaldē, šobrīd sociālā statistikas departamentā, vienmēr sakot, viss, ko tu teiksi, vienkārši tā ir. Jo tad, kad tu pasaki, tā vienkārši ir, jo tas ir statistikas pārvaldes apstiprināts. Kā jūs viņus varat noķert? Jūs taču nestāvat statistiķi uz robežas. Daudz ir aizbraukuši nevienam nesakot, un arī atbrauc nevienam nesakot. Varbūt tad pārējiem uzreiz pie tā pirmā. Kas tad ir tā migrācija valstī, kurš brauc iekšā, kurš ārā? Brauc ārā, jā, pārējiem pie tā. Es ar teoriju noteikti jūs negarlaikošu, tāpēc par to, kā mēs skaitam, ņemam vērā dzīvības pazīmes sīkāk, var pastāstīt jebkuram, kuram ir interese. Dzīvības pazīmes ir no dzemdību nama līdz kapiem. Dzīvības pazīmes reģistros, vai mēs viņus redzam kaut kur kustoties šeit.
Jo, kad viņi aizbrauc, viņi no reģistriem pārsvarā pazūda no tādiem galvenajiem reģistriem, un atbraucot, viņi atgriežas reģistros. Klau, reizi gadā viņi atbrauc un salabo zobus, veselības ministrija ir dusmīga, ka viņi tērē, bet nepapildina budžetu. Nē, mums tur ir ļoti sarežģīts algoritms, šobrīd tiešām tajā neiešu, bet reizi gadā uzskati, ka jums ir precīzi un ticami svarīgākais jūsu profesijā vārds ticami dati? Protams, ir novirzes, noteikti arī kļūdamies, bet kļūdamies abos virzienos, līdz ar to tas gala cipars, manuprāt, ir pareizs. Cik forši! Es arī gribētu iemācīties kļūdīties abos virzienos. Īpaši, kad es dejoju tango ar sievu, viņa saka, ka es vienmēr kļūdos. Labi, aiziet. Labi. Tātad migrācija. Ja mēs runājam par emigrāciju, mums no sākuma ir jārunā par emigrāciju, tātad par aizbraukšanu. Redzam, ka pēdējos gados atkal aizbrauc nedaudz vairāk, bet šeit mums ir jāņem vērā Ukrainas faktors. Tātad redzam, 22. gadā ļoti daudz cilvēki atbrauca, līdz ar to pēc tam pakāpeniski viņi remigrē mājās. Tātad šeit jūs esat iekļāvuši pilnīgi visu datus. Mēs nezinām, vai tie ir Latvijā dzimuši, vai tie ir diasporā šeit dzīvoši. Mēs to neredzam, mēs to redzam šeit. Piedod, bet tikpat labi šajos datos parādās arī, vienkārši, būsim reāli, lai visu mēs zinātu, arī šie ārzemju studenti, kas, protams, tagad 1. septembrī bija pilna lidosta ar iebraucošajiem. Ja viņi šeit plāno uzturēties vai uzturās vismaz gadu, tad viņi šajā statistikā ir iekšā. Ja viņi šeit atbrauc, pamēģina un aizbrauc prom, šajā statistikā viņi neparādās. Labi. Nu, tad precīzāk par mūsu šīs dienas tēmu, par mūsu valsts piederīgajiem. Jā, tātad redzam, ka remigrantu skaits pieaug. Šogad gan bišķiņi ir samazinājies, bet ja mēs salīdzinām ar 18. gadu, tas ir pieaugums 100%, jā, uz pusi vairāk. Tātad tas, ko mēs šeit varbūt neredzam Rīgas reģionā, tātad ir remigrējuši gandrīz 22,000 iedzīvotāju šo 7 gadu laikā, kopš domnīca ir un kopš mēs šeit nākam. Tā kā tas ir ļoti ievērojams cipars. Ja mēs runājam par to, uz kuriem reģioniem, tad viņi atbrauc. Rīga pilnīgi noteikti ir tas galvenais galamērķis, bet Rīga arī un Pierīga ir lielākā teritorija, līdz ar to tas ir diezgan likumsakarīgi. Redzam, ka tas sadalījums starp gadiem nemainās. Ja mēs skatāmies 18. gadu un skatāmies 24. gadu, ļoti līdzīgi starp reģioniem. Ja mēs runājam par sievietēm un vīriešiem, protams, ja mēs skatāmies uz emigrāciju, aizbrauc vairāk vīrieši, līdz ar to arī mājās ir vairāk, ko braukt vīriešiem, jo viņi vienkārši prom ir vairāk, tāpēc arī mājās viņi brauc vairāk. Atkal reģionāli ļoti līdzīgs sadalījums. Ja mēs runājam par vecuma grupām, tad lielākā vecuma grupa ir 55 un vairāk. Tas ir arī, protams, lielākā vecuma grupa, visplašākā. Un arī likumsakarīgi viņus noteikti visvairāk velk uz mājām. Tad nākamā grupa ir 35-44 un, protams, 25-34 un bērni. Jaunieši brauc vismazāk, jaunieši brauc otrā virzienā, diemžēl. Bet šajā pasaulē, kad ir ļoti mobīla sabiedrība, tas ir likumsakarīgi, tas ir normāli, un pēc tam viņi parādās braucot atpakaļ. Bet 15-24 pilnīgi noteikti nav tā grupa, uz kuru mēs skatāmies, ja mēs runājam par emigrāciju. Ja mēs skatāmies pēc ģimenes stāvokļa, arī ļoti loģiski, jo lielāks vecums, jo vairāk šķirto, jo vairāk atraitņu, jaunāki neprecējušies, protams. Ja mēs skatāmies uz nodarbinātību, šis arī ir interesanti, ka starp sievietēm un vīriešiem nav liela atšķirība nodarbinātībā. Redzam, ka brauc atpakaļ jau ar vēlmi strādāt, gandrīz 60% ir nodarbināti, bezdarbnieki ir dabiskā bezdarba līmenī, aptuveni 5%. Jā, sievietes ir nedaudz vairāk ekonomiski neaktīvas, bet tas ir arī grupā, kas ir ne remigrācijas grupa, bet iedzīvotāju demogrāfijas grupā. Tā kā tas arī ir viss, ko es stāstu, īstenībā ir ļoti likumsakarīgi. Jā, šeit ir Rīgas reģionā tieši pēc izglītības līmeņa. Redzam, ka sievietes brauc vairāk ar augstāko izglītību, gandrīz 50% sievietes ir ar augstāko izglītību. Vīrieši vairāk ar vidējo izglītību. Šeit gan
Šeit gan es teiktu, ka iespējams šī statistika līdz galam precīzi nav, tāpēc, ka šī izglītība var būt iegūta ārzemēs, un ja tā nav pielīdzināta Latvijā, tad mums reģistros vienkārši šā informācija nav. Līdz ar to mēs nezinām, ka tā augstākā izglītība tur ārzemēs ir iegūta. Tā kā tur lūgums visiem, kas brauc mājās, lūdzu reģistros pielīdziniet savu izglītību, tad arī mūsu statistika būs precīzāka. Tas ir tā, tad, ja ir iegūta izglītība kaut kur ārzemēs, un tu nāc pielāgot savu dokumentu Latvijas tai izglītības sistēmai, tajā īpašajā aģentūrā, kur es vienmēr aizmirstu nosaukumu, tad tu... Pēc tam mēs šos datus saņemam. Saņemat. Jā. Ok, tātad paldies katram, kurš ir mācījies ārzemēs par savu naudu. Viņš patiesībā ir uzlabojis kopējo nācijas izglītības līmeni. Mums, starp citu, viņš ir ļoti augsts salīdzinot ar pasauli. Mums ir ļoti augsts izglītības līmenis. Nu, tādā ziņā, vai ne? Paslavējam sevi. Paslavējam sevi, jā, mēs esam gudri. Un mums ir ļoti izglītotas sievietes, kas arī ir jāpiemina. Tāpēc, ka viņas uz darbu neiet, kā tu mums teici. Jā, viņām ir laiks mācīties. Neaktīvas, viņām ir laiks mācīties, jā. Nu, labi. Un jā, šeit ir novadi un valsts pilsētas top 10, uz kurām tad izvēlas atgriezties Rīga. Jā, absolūts līderis, 30% atgriežas Rīgā, pēc tam visas pārējās lielās pilsētas, nu negluži visas, bet daļa no lielajām pilsētām. Cēsu novads noteikti jāuzsver, jo tas Cēsu, Talsu, Augšdaugavas novadi, tie ir novadi, kurās nav lielās valsts pilsētas, līdz ar to jā, šie novadi noteikti jāuzsver. Tu domā dēļ skaistuma vai dēļ pašvaldības aktivitātēm? Es domāju, ka dēļ pašvaldību aktivitātēm. Jūs jau statistikā to nevarat izmērīt, vai ne? Uzslavēt tagad Cēsu mēru, ka viņš tiešām ir cītīgi pēdējos 10 gadus. Viņi pat brokastis ar emigrantiem tais pilsētas svētkos. Nu, tādā ziņā, ka to var redzēt arī ekonomiskajā labumā, kā tas nāk atpakaļ. Jā. Interesanti, jo Rīgā bija ar emigrantiem balle uztaisīta nesen, un Rīgā labākie rezultāti. Ar ballēm var piesaistīt emigrantus, es tā saprotu. Nu, to statistika nepateiks. Labi. Paldies. Es tomēr gribu pārbaudīt, vai jūs kādu dienu varat arī izmērīt, piemēram, uz nākamo gadu, ja mēs satiktos, vai cik liela ir tā daļa cilvēku, kuri reiz dzīvoja kādā citā novadā, bet kad viņš brauc atpakaļ uz valsti, viņš tomēr grib dzīvot galvaspilsētā. Tātad viņš pārceļās, ja tā var teikt, nevis uz dzimtajām tēva mājām, bet faktiski uz Latvijas Republikas ekonomiski hiperaktīvāko reģionu. Rīga. Teorētiski tas ir iespējams. Varam paspēlēties ar šādiem datiem. Būtu interesanti redzēt, jo cilvēki tomēr arī nevienmēr tās tēva mājas vairs ir izšķirošas, vairāk tā tēvu zeme ir svarīga, vai mātes valoda. Jā, un tas, vai tev ir, kur strādāt, un tādi faktori, protams, jā. Labi. Liels paldies. Ar citu, vai jums statistikas pārvaldē arī kāds ir emigrants strādā? Labs jautājums. Nē, šādu statistiku neesmu vākusi. Nē, nezinu. Iekšējā statistika par statistikas pārvaldes pašas statistiku. Es padomāšu. Lūdzu, uz nākamo gadu. Būtu interesanti zināt, kādus amatus izvēlās. Labi, bet cik viņi ir laimīgi, cik viņi ir priecīgi, kādi viņi ir, kāds ir viņu vidējais, vai tu esi, Ines, izvilkusi vidējo statistiku, proti jūs taisījāt nesen šādu aptauju, un kas tas ir, labbūtības indeksu nomērīt, vai paši savas kaut kādas jauninājumus, iespējamu palīdzošāku attieksmi katram vienam reemigrantam saprast? Izmēģinājumu pilotu pētījumu. Teiksim tā, tas bija diezgan apjomīgs, jo mums piedalījās 554 respondenti. Tas nav tikai mūsu reģiona, bet vispār Latvijā, kas ir atgriežušies remigranti. Mēs arī nenodefinējām kaut kādu konkrētu brīdi, tā kā tie viņi var būt kaut kādu laiciņu arī atpakaļ, bet mums interesēja tā pieredze, jo Dainai ir ļoti liels, plašs klāsts individuāli sarunas, bet gribējām tā kā varbūt izmērīt tādu kopējo, teiksim tā, to sajūtu, cik viņi ir apmierināti ar atgriešanos, vai viņiem šeit tā dzīve ir uzlabojusies, un kāda viņiem ir tas process bijis viegls, sarežģīts, tāds, kad pagājis laiciņš, ka viņi var paši atskatīties uz to visu. Un mums aptaujā piedalījās tātad 554 respondenti, un
Un tātad, kā viņi paši vērtē šo savu pieredzi atgriežoties Latvijā? Un, ja runājam tā atklāti, tad 66% vērtē pozitīvi. Nu, mēs skaitam gan pozitīvu, gan drīzāk pozitīvu, bet to kā vienā tādā grozā, bet katrā ziņā 66% ir bijuši visai apmierināti ar savu to pieredzi atgriežoties. Tas ir viss tas lielais process, ka viņi ir nolēmuši, krāmējuši savas mantas, kārtojuši visu formalitātes, atgriežušies, meklējuši sev darbu, vai bērniem izglītības iespējas. Ja, tātad, tas ir tāds viss kopums, ko viņi īstenībā tas ir tāds ļoti labs mūsu skatījumā rādītājs, ka viņi ir apmierināti. Un mēs redzam, ka tādi riktīgi neapmierinātie ir bijuši 14% un drīzāk neapmierināti 12%. Nu, tātad apmēram katrs ceturtais ir bijis tāds, kurš varbūt nav bijis līdz galam apmierināts ar šo savu procesu. Bet tas nav atkarīgs ne no valsts neko, tas ir viņu tā iekšējā sajūta. Un tad mēs viņiem uzdevām arī tādu jautājumu provokatīvu, vai cik laimīgs viņi, vai pēc atgriešanās, kā vērtē tās sajūtas, vai viņš jūtās laimīgs. Un šeit atkal ir līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, 67% jūtas laimīgi pēc atgriešanās, kas ir ļoti labi, jo viņi nav atgriežies to sajūtu, ka es gribu braukt prom, viņi ir tā kā novērtējuši to, ka viņi atgriežās un jūtas laimīgi. Jo te jāņem vērā, ka tajā procesā, ka atgriežās, tie ir daudz, kas atgriežās pēc daudziem gadiem nodzīvotiem. 10 un 11 gadi, ja, un ja viņi atgriežoties var pateikt, hei, esmu šeit laimīgs, tātad tā Latvija ir tāda iespēja zem, tomēr nav tā kā man liekas, tagad vajadzētu palaist Imanta Kalniņš, to virs galvas mūžīgs pienāc. Izklausās pēc tā sprīdīgas pēdējā cēliena. Jā. Tā kā, mēs bijām ar šo arī ļoti apmierināti jautājumu, un kas bija galvenais iemesls, kāpēc nolēma atgriezties? Tas ir tas, kas mūs tā kā baigi nepārsteidz, tas, ko Daina vai katru domnīca saka, ka tas galvenais ir tomēr tā piederības sajūta Latvijai, ka šeit palikuši ir vienalga tuvāki, tālāki radinieki, draugi, ģimene un vēlme dzīvot Latvijā. Tas ir tāds stimuls, kādēļ viņi ir gatavi pārkāpt sev pāri, tai labai varbūt kaut kādai komfortablai dzīvei ārzemēs un tomēr sākt un riskēt un sākt no jauna šo dzīvi šeit Latvijā, jo tā Latvija velk, tas ir tas magnētiņš viņiem. Un tas, kas parādās vēl, arī ir bērnu izglītība. Bērnu izglītība tas ir tā, kad viņi aizbrauc prom jauni vai kaut kādā vecumā, apprecās, piedzimst bērni, un tad viņi saprot, hei, es gribu, lai tomēr mans bērns mācās Latvijā. Un vēl, kas ir 19% parādās tāda katram 5. apstākļu ārvalstīs. Pēdējos gadus viņiem izmaksas pieaug ārzemēs, un viņi ir sapratuši, ka respektīvi tas viņiem, teiksim tā, neatmaksājas, un viņiem ir tikpat ērti atgriezties Latvijā un dzīvot to Latvijas dzīvi, jo mums te parādās tālāk 16% atzīst, ka dzīves līmenis Latvijā ir pieaudzis. Ka respektīvi, ka viņi redz, ka viņš pieaug, līdz ar to izmaksas ārzemēs arī pieaug, un viņiem, tā kā liekot uz svaru kausiem, viņi saprot, kāpēc gan neatgriezties. Un tad nākamais provokatīvais mūsu jautājums bija, cik viegli bija iekārtoties dzīvē Latvijā. Un mēs redzam, ka vairāk nekā puse, 57% atzīst, ka ir ļoti viegli, drīzāk viegli. Tātad tas pārcelšanās process ar to iekārtošanos Latvijā iet roku rokā un tāds. Bet tāpat laikā ir jāatzīst, kad ap 30% tomēr katrs, nedaudz mazāk kā katrs trešais ir atzinis, ka viņam bijis grūti. Ka tā tad ir bijuši kaut kāds šķēršļi, kas kavējas to. Šī atbildē ir gan emocionālie, gan praktiskie jautājumi kopā, ja? Jā. Jo bieži jau šis grūti var būt ļoti emocionāls, bet šis ļoti viegli var būt arī ļoti praktisks, jo te ir remigrācijas koordinātori, kas tev man citreiz liekas aiz rociņas izvadā visu kaut kur. Viņi tā kā varēja arī pakomentēt savas atbildes, un tas vairāk bija praktiskās lietas. Kad kaut kas kavējas, kaut kāds, mēs tālāk redzēsim arī tos iemeslus. Piemēram, viens no tiem iemesliem ir, cik ātri uzsākāt darba gaitas. Ja? Tātad mēs redzam, ka 52% 3 mēnešu laikā. Vai jau bija sarunāts darbs, vai ātri atrada, vai 3 mēneši, tas, man liekas, ir gana saprātīgā laika posmā ir atrast darbu. Ja? Bet tāpat laikā mēs redzam to, ko mēs iepriekšējā slaidā redzējām, kuriem tas pārcelšanās process bija sarežģīts, grūts, redz, ka parādās, ka ilgāk par pusgadu, 16% vai pusgadu laikā, tātad tas ir zināms stress uz finansēm, uz to labbūtību šeit, ja? Tā kā mēs parādām. Un 16% nemeklē darbu. Tās varētu būt arī jaunās māmiņas vai pensionāri, senioru grupa, es atvainojos, ne pensionāri, bet senioru grupa, ka viņiem nav bijis vajadzība meklēt darbu.
Kā vērtēt, pajautājām, kā vērtēt bērnu izglītības iespējas Latvijā? Nu, mēs redzam, kad apmierināti un drīzāk apmierināti vairāk nekā puse, 57%, un neapmierināti un drīzāk neapmierināti. Mēs paņēmām no groza laukā visu, kuriem neinteresē bērnu izglītības iespējas, bet tieši šis ir tiem, kurus meklē. Tātad neapmierināts, drīzāk neapmierināts ir kaut kur jau 27%. Mēs to skaidrojam ar visu. Mums ir bērndārs rindas, mums ir arī skolās, nu, kad daudzi, piemēram, komentē to, hei, es gribu skolu blakus savai mājai, bet tur nav iespējams Rīgā, piemēram, vai Pierīgā dabūt to vietiņu. Nu, tās ir dažādas praktiskas lietas, kas ir kavējuši un kas ir radījuši šo neapmierinātību. Bet, tā var paņemt mācību, ja tu laicīgāk plānojot, iesakies tajā rindā, jo tu labāk viņu dabūni, tad, kad atbrauc. Daina vienmēr saka, ka tas ir process ilgstošs. Ja sāc domāt par atgriešanos, tie var paiet ļoti pat gads un vairāki, ka tu tam gatavojies ne tikai morāli, bet arī visu veic tos priekšdarbus. Jo mums tie apstākļi līdzvērtīgi jābūt gan tiem, kas atgriežas, gan tie, kas šeit dzīvo. Un visi saskarās ar līdzīgām šiem apstākļiem. Var sakot, katrs latvietis vēl pirms bērns ir piedzimis, aiziet un iereģistrēs bērnu. To Latvijā dzīvojušie zina. Latvijā dzīvojušie zina, ne visi to zina, kas nedzīvo Latvijā. Vēl pirms viņš piedzimst, pirms jums vispār, labi, es jokoju, jūs varat tikai tajā dienā, kad jums ir bērnam personas kods, piesakiet, droši paliek nedroši tā iespējamai mājai, kur jūs dzīvosiet, kad būsiet Latvijā. Jā, un tad mums bija nākamais provokatīvais jautājums, vai jūties pietiekami atbalstīts no valsts un pašvaldības, un ja godīgi, tad mēs īstenībā arī esam diezgan apmierināti ar tiem rezultātiem, jo parādījās jau, nu, ja ņem tā drīzāk jā un jā, ir gana daudz 35%, un vēl jau pieņemam tos daļēji 20%, no tad puse ir bijusi apmierināta. Un, protams, ka katrs, kas atgriežas, arī saskat kaut kādas lietas, ka gribētu vairāk, nu, piemēram, pabalstus kādus, nu, kad pārcelšanās pabalsti, tur skolās var būt zaļais koridors un tā tālāk. Nu, tas parādās tajos 44%, kas vēlētos lielāku valsts pašvaldības atbalstu, mājokļus. Nu, ar tām problēmām, ko viņi saskarās, viņi gribētu, lai valsts un pašvaldības vairāk iesaistās. Draugi, mēs šo statistiku šodien uzlabosim. Tādā ziņā, ka šis ir mūsu vispār pamatmērķis šeit izskaidrot visu šās nianses un smalkums. Tā kā ņemiet blociņu, pildspalvu un šai statistikai būtu jābūt fantastiskai, ja mēs aptaujātu tieši jūs šīs dienas beigās. Jā. Un tad pavaicājām, kā viņi vērtē veselības aprūpes pieejamību. Nu, tad mēs redzam, ka 42% ir pateikuši, ka Latvijā ir labāka veselības aprūpe nekā no mītnes valstī, no kuras viņi ir atgriezušies. 31% ir pateicis līdzīga, sliktāka 27%. 27% no Šveices vienkārši brauc, ja? Pārējie visi no citām valstīm. Jā, gan jau. Un kā raksturēt savu sociālo un sabiedrisko dzīvi pēc atgriešanās, puse ir atzinusi, ka viņi šeit jūtas piederīgi, nu, nejūto nekādas barjeras, nu, te jūtās tā kā vajag. 34% neitrāli, nu, kā jau tipiski latviešiem, nu, tā ne silts, ne augsts. Un tad 15% atzīst, ka viņi nav spējuši iejusties. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi nav spējuši tā kā justies šeit piederīgi. Bet tā, ja mēs pieņemam šo kā riska grupu, kuri teorētiski varētu emigrēt vēlreiz, jo nevar iedzīvoties izrādās Latvijā. Principā tā ir krietni mazāka nekā bija vēl pirms kādiem 5 gadiem. Tad katrs trešais, ja es pareizi atceros, teica, ka viņš nejūtās, viņš drīzāk brauks atpakaļ, viss ir slikti un Nu, tas korelē ar to, ka ļoti daudz pateica, ka dzīves līmenis šeit ir uzlabojies salīdzinoši ar viņiem mītnes valsti, kur viņi atkal redz, ka paliek dārgāk viss. Labi, bet pieliekam vienu koeficientu, un to sauc karēna. Mēs dzīvojam pierobežā vienam trakam kaimiņam. Un tādā ziņā, ja ar visu to cilvēki saka, hei, es te varu iedzīvoties, te viss ir ok, te uz ielām nešauju, un ko tik vēl nedara, forša vieta. Tas, kas bija interesanti, ka visā aptaujā, kuri atbildēja, nu, varbūt tikai kādos komentāros, varbūt kādi 3 līdz 5 cilvēki norādīja vispārīgi to ģeopolitisko. Jā, man liekas, ka mēs šeit dzīvojot vairāk to uztveram nekā tie, kas atgriežas, jo viņi nekur nebija tādos komentāros, ka tas ir tāds kā viņu galvenais satraukums. Nē, vairāk viņiem interesē šīs skolas darbs, mājokļi, nu, tādas lietas, un salīdzinoši maz bija cilvēki, kuri to uztvēra kā tādu problēmu, ko viņi saskata. Un tad ir tas pēdējais izaicinošais
organizatoriskais bija, vai esat apmierināts ar emigrācijas koordinātora darbu. Tas ir gan Dainas, gan viņas kolēģu darbu, un tas, ko mēs varam redzēt, kad 86% respondentu atzīst, kad ir apmierināti un drīzāk apmierināti. Tātad tie, kas ir izmantojuši koordinātoru pakalpojumu. Tā kā tas ir labs novērtējums tai programmai. Savukārt arī no tiem, kas atbildēja, ne visi bija mūsu programmas ietvaros atgriezušies, jo mēs tā plašāk to auditoriju aptaujājām, un tad iznāca, ka no mūsu, kas atbildēja un piedalījās aptaujā, 1 no 4 bija izmantojis remigrācijas koordinātoru pakalpojumu. Tātad tomēr šis īpašais gadījums, ne jau katrā valstī tāds ir, ja tā teikt, vajadzīgs Latvijai, vai vēl vairāk vajadzīgs katram vienam cilvēkam. Daina, varbūt tu vari iedot to sajūtu, vai tiešām cilvēki netiktu galā ar to ļoti sarežģīto situāciju, kur daudzos gadījumos viņi tomēr šeit ir arī dzimuši, auguši, sistēma daudz maz saprot, un tad pēkšņi, tu pirms laika mums stāstīja tie dīvainie jautājumi, kā nopirkt trolejbus biļeti. Vienkārši QR kodu noskanēja tāpat kā Londonā. Kas tur tik īpaši? Tādā ziņā, un tomēr ir vajadzīga šī iedrošināšana, šī tā kā restartēšanās dzīvei it kā sev zināmā valstī. Jā, tu ļoti pareizi saki, bet ir jārēķinās, ka tie, kas atgriežas pie mums, parasti ir 5, 7, 10, 15, 20 gadus prombūtnē. Un kaut arī viņiem ir saglabājusies tā saikne ar Latviju, un viņi tie, kas ar mamām, māsām, brāļiem, vecām mamām, bet radinieki jau nesako līdzi visām tām aktualitātēm, kas skar ļoti būtiskus jautājumus, lai cilvēks varētu atsākt šeit dzīvot. Un es domāju, ka tieši remigrācijas koordinators ir tas, kas reāli viņiem parāda vieglāko un ātrāko ceļu, parāda iespējamo un neiespējamo. Tad uz vārdiem, vai tu esi laimīgs, tad, kad nākošu gadu Ines prasīs līdzīgi jautājumu, ja šis cilvēks ir tevi saticis, es no statistikas tā nolasu, tad viņš principā atbild, jā, es esmu, jo man bija vieglāk. Es neesmu tie 15%, kas neiedzīvojās. Ja? Tā var saprast, ka tu principā esi gatava atbildēt arī uz ļoti tādiem smalkiem, niansētākiem, kas katram ir tā emocionālā vai praktiskā lieta. Ja? Jā, jautājumi ir daudz un dažādi, bet es nezinu, vai es viņus daru laimīgākus, bet katrā ziņā viņi... Nē, te ir arī kolēģi no citām pierīgas pašvaldībām. Jā. Arī ir faktiski tava amata nesēji. Un es varētu teikt, ka tie rezultāti ir tik labi, tāpēc, ka šajā remigrācijas procesā iesaistās ļoti daudz dažādas valsts iestādes, un es saku milzīgu pateicību mūsu reģionu pašvaldībām, kas vienmēr palīdz risināt šos jautājumus, bet noklausoties gan Ances, gan Ines šos statistikas apkopojošos datus un salīdzinot ar to savu ikdienas darbu, kā es to sajūtu, tas ir tieši tas tikai lielākās un simboliskākās vērtībās. Un man patiešām ir jāsaka, ka pēdējo gadu laikā ir ļoti mainījies tas, kad es jūtu, ka cilvēki sāk ļoti pozitīvi novērtēt dzīvi Latvijā. Mēs esam pirmkārt rietumvalsts, mēs neesam nekāda Austruma Eiropa vairāk, ja? Mēs vienkārši paši tā vairs nelietojam tādus vārdus. Mēs esam ziemeļvalsts. Mums laimes indeks, spriežot pēc statistikas, labi, tas nav visas valsts statistika, bet remigrācijai ir krietni augsts, faktiski Dānijas līmenī. Dānijā, man liekas, 44% teica, ka viņi ir laimīgi. Šitie arī aptaujā tie 8000, ka viņi ir laimīgi. Cik forši. Labi, es, protams, mēģinu saulīti te... Paldies, Ants, tu sadali pasauli. Latvija tagad tikusi laimīgo zemi topā, tā kā viss ir kārtībā. Bet tiešām cilvēki atgriežas ar pozitīvāku noskaņojumu, un es gribēju teikt, ka tas ļoti gandarīja manu darbu. Es pati esmu ļoti pārsteigta par to, ka tik daudzi cilvēki ir pozitīvi novērtējuši remigrācijas koordinātors, ne tikai mani, bet mēs visas, kas strādājam katrs savā reģionā, jo nāks saskarties ar dažādiem emocionāliem lādiņiem, ar dažādiem viedokļiem, un dažkārt man ļoti bieži prese vai kolēģi prasa tā, cik tie, kas ir atbraukuši, tagad aizbrauc prom. Un man līdz tai aptaujai nebija neviena data par to, jo man viņi nepateica. Bet tagad es varu pateikt, ka no tiem visiem 554, kas aptaujāti, tā skaitā man ir emigranti,
es saņēmu tikai 3 e-pastus. Kad viņi ir devušies prom, mēs nevarējām iedzīvoties. Tā kā tie, kas ir atgriezušies ar emigrācijas koordinātoru atbalstu, tiek sagatavoti dzīvē Latvijā, tiek palīdzēts viņiem, un viņi ir, gatavi dzīvei. Mums jāpasaka arī, ka cik katrs 4. faktiski tevi ir uzmeklējis. Liela daļa cilvēku jau atgriežas valstī, var teikt, tevi nesatiekot. Jā, tā situācija ir tāda, ja, piemēram, uz Rīgas reģionu atgriežas apmēram 4000 cilvēki, pēc ANCS statistikas, tad es gada laikā vidēji apkalpoju 400 personas. Tas ir diezgan kaut kā nemainīgi, es pat nezinu, kāpēc. Zvaigznēs ierakstīts. Katru darba dienu 2-3 kā minimums. Nē, mazāk, tāpēc, ka tur ir iekļauti arī bērni. Es ar vecākiem kontaktējos. Un tā, bet es gribēju teikt, ka mums stāv priekšā ļoti interesanta programma. Mēs esam uzaicinājuši mūsu cilvēkus, kas ir atgriezušies no dažādām zemēm, ar ļoti dažādām pieredzēm. Mums ir zinātnieki, pētnieki, skolotāji savos atgriešanas stāstos. Mums ciemos būs arī mūsu viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs un diasporas vēstniece Zanda Grauze. Tāpēc es negribu aizkavēt šo laiku. Es visiem no sirds vēlu radošu labu dienu, un mēs varam pateikt, balstoties uz statistikas datiem, kas pierāda, ka emigrācija ir aktīva, nopietna un būtiska. Ansi, ar tavu atļauju es atklāju domnīcu.